Labdien, esiet sveicināti diskusijā Pasaules, talka, jūras nākotne. Mēs šodien esam sanākuši kopā, lai runātu patiesību sakot par to, kas mums ir svarīgs un par to, par ko vajadzētu domāt un vajadzētu darīt vairāk. Ja mēs runājam par šo vietu, kur mēs esam šodien pulcējušies, tad šī, manuprāt, varētu būt viena no tādām Rīgas pērlēm, uz kuru varbūt cilvēki pat nepietiekami bieži brauc un novērtē to skaistumu. Es nezinu, varbūt no tiem skatītājiem, kas mums šodien skatās pie sevis, var padomāt, cik reizes jūs esat redzējuši saulrietu šeit Daugavgrīvas pludmalē. Un tad es no sirds ieteiktu kādreiz to šeit piedzīvot. Jo tikai citreiz caur skaistumu mēs varam novērtēt to, kas mums ir svarīgs. Un mēs tiekamies tādā laikā, kad mēs daudz runājam par dažādiem procesiem dabā un pasaulē, kas ietekmē mūsu ekosistēmu ļoti tieši. Un liela loma šeit, protams, arī ir tam, kā mēs paši rīkojamies un ko mēs paši darām. Šodien es gribētu jūs iepazīstināt ar šīs diskusijas burvīgajiem dalībniekiem, kuri ir ieradušies šeit sestdienas pēcpusdienā, lai runātu par to, kā palīdzēt jūrai un kā mēs principā katrs varam iesaistīties, lai jūrai un videi ap jūru klātos labāk. Gribu iepazīstināt ar cilvēku, kurus ticamāk daudz no jums jau ļoti labi pazīst, un tā ir Vita Jaunzeme cilvēks, kurš es pieļauju, ka tajā brīdī, ja kāds saka lielā talka, tad iznirst tava seja vienkārši. Un ir skaidrs, par ko mēs runājam, jo Vita, manuprāt, daudziem patiesi asociējās ar lielo talku. Un es priecāšos tiešām arī šajā dienā dzirdēt, kas Vitai ir sakāms tieši jūras kontekstā. Tāpat šodien mums šeit uz diskusiju ir pievienojusies Aiva Rozenberga, Latvijas zaļais tēls pasaulē. Tur ir iesaistīta Aiva, un viņa ir lielās talkas arī starptautisko projektu vadītāja. Tāpat arī šodien šeit ir Inta Dimante Dematovič no Latvijas Hidroekoloģijas institūta, prieks tev redzēt. Arī Gairis Balodis, Rīgas apkaimju iedzīvotāju centra apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes projektu vadītājs apkaimju attīstības jautājumos. Gairis šobrīd ir aizgājis nedaudz tālāk un stāsta šeit pludmalē, bet viņš būs pie šī galda jau pēc maz brītiņa. Tāpat šeit arī ir Ieva Kalniņa, Rīgas valsts pilsētas pašvaldības SIA Rīgas enerģētikas aģentūras pārstāvis. Sveika! Pašvaldības aģentūra. Un Roberts Jaunozols, jo kā tad mēs varētu šeit iztikt bez kārtīgi glābēji? Mums ir nepieciešams kāds pie šī galda, kurš būtu glābējs, un tas ir Roberts Jaunozols, Latvijas pludmales glābēju asociācijas pārstāvis. Pirms mēs sākam runāt par to, ko mēs katrs varam darīt mūsu jūras labā, kā mēs varam glābt, jeb palīdzēt tapt glābēju jūrai, es gribētu katram no jums jautāt, ko jums pašam nozīmē jūra, ko jums katram pašam nozīmē Latvijas piekrasti. Un tā sajūta, ka mēs šodien patiesībā sakot sēžam arī mums fonā, es pieļauju, ka reti ir tādas diskusijas, kur mums fonā skan jūras šalkoņi. Pastāstiet par savām sajūtām, kad jūs domājat par jūru, ko jums tā nozīmē. Tu? Labdien! Man jūra droši vien neasociējas ar zivīm, ar produktiem un resursiem, ko tur var atrast. Man jūra absolūti un vienīgi saistās ar emocionālu pārdzīvojumu. Un man tas vienmēr ir bijis, ka es stāvu, vienalga, kurā jūras malā, savu laiku es ar riteni nobraucu gandrīz visu tos 500, cik tur 600 metrus. Tas ir kaut kas tik neiedomājams, mēs varam būt tik laimīgi, ka mums šāda te ūdens mala ir. Tā kā man personīgi tas ir absolūti emocionāls, iedvesmojošs elements. Aiva? Es uzaugu jūrmalā, un man jūra vienmēr bija tā kā dulajam daukam, bija jādomā, kas tur ir aiz tā horizonta. Man stāstīja, ka tur ir Zviedrija. Man vienmēr ļoti gribējās arī pārbraukt pār tai jūrai un aizbraukt uz to Zviedriju. Un, protams, vēlāk tad jau, kā jau visi mēs sajūtam šo ūdeni milzīgo spēku, tu saplūst ar visu dabu kopā vienā veselā, un tu domā varbūt mazliet vairāk, ko tas viss nozīmē. Un jā, vēl Raiņa Prieda, jūrmalā augot, vienmēr bija tā leģendārā Raiņa Prieda, pie kuras viņš tā kā rakstīja to savu dzēju. Un tā, tas ir tā kā kods palicis, ka mēs tur pie tās jūras esam un kā tās priedas, kā saka, neliecamies. Tā kā tāds man pirmās sajūtas. Labi, kā ar tevi? Vai tu skaties no tāda glābēja perspektīvas, vai tev arī ir tādā sajūtiskā līmenī? Kāds ir tavs sajūtas? Sajūta līmenī tas būtu lepnums, jo
Mums nav vidusjūras pludmale, bet mums ir pludmale, kur brauc turisti no visas pasaules. Redzēt tās daudzšķaitņainās vietas, sākot no akmeņainās pludmales, kas ir Vidzemes pusē, līdz kāpām, kas ir Kurzemes pusē. Un, jā, tas ir bīstami, bet mēs dzīvojam un to jālepojās. Jo mūsu kaimiņiem lietuviešiem nekas tāds nav. Tur pār 10 kilometri. Tā kā lepojamies. Ieva, kādas tev ir sajūtas, ja mēs runājam par jūras nozīmi un tādu savu sajūtu par piekrasti? Jūra man pilnīgi noteikti, tā ir mana terapija, tā ir mana atpūta. Tāda sajūta, ka jūra spēj noņemt visu, kas ir liekas, visu, kas ir smags. Jā, tā ir mana terapija, pilnīgi noteikti. Pret jūru man ir milzīga cieņa, jo gan ūdens kā milzīgs spēks, gan jūra kā vērtība, mazliet pieminēju, kā resurs, par tiem arī es domāju, par jūru mazāk domāju ikdienā, bet jā, milzīga cieņa un mana terapija. Tas būtu tā divos vārdos droši vien. Man jūra tas ir mans darbs, jo mūsu institūts, Latvijas Vidē ekoloģijas institūts tieši pēta nodarbojas ar Latvijas ūdeņu un tieši jūras monitoringu. Un par to arī liecina mūsu jubilejas sauklis, jo nākamgad mums ir 30 gadu jubileja, un kā saukli mēs esam izvēlējušies jau 30 gadus viļņos un atklājumos. Un tad tie viļņi un atklājumi ir tie, ar ko man saistās jūra, jo mums ir svarīgi viņu izprast, mums ir svarīgi pateikt, kā jūra jūtas, kā šobrīd ir ar jūru, vai tas, ko mēs darām jūrai palīdz, vai gluži pretēji, ko mēs varam darīt citādāk. Un, protams, arī jau te minētais lepnums, jo es tieši tā, tad, kad uzdevu šo jautājumu, domāju, darbs un lepnums. Un lepnums, tāpēc, ka man bija tā izvēle tieši īstenībā pirms 6 gadiem augstā izdarīt izvēli atgriezties atpakaļ dzīvot un strādāt Latvijā. Nevis pētīt jūru un ūdeņus ārzemēs, bet darīt to šeit. Un es esmu ārkārtīgi priecīga un lepna, ka es to varu darīt. Jā, ir Latvijas jūras. Edi, kādas ir tavas sajūtas par jūru un tās nozīmi tavā dzīvē? Par jūru man ļoti labas sajūtas, jā, es atceros pirmais, iespējams, 4 gadu vecumā, kad es pirmo reizi tā apzināti pie jūras biju, un tas man ir saglabājies šis jūras siltums, bet tā runājot par šodien, tas ir darbs, tas ir kā apkaimi koordinātori un valderās punkts, tad arī Daugavgrīvas apkaimi, darbs, jā, un tas ir saistīts ar jūru iedzīvotāju, tā informēšana, arī aicināšana, tomēr novērtēt šo resursu, jā, un nepiesārņot, zinām, Daugavgrīvu un netīrākajām, principā netīrākām pludmām Latvijā. Un tad, jā, dažādas arī tautas iedzīvotāji iesaista, Kapāries salāde, šī invazīvās sugas, teiksim, attīrīšana, tāpat pludmā un arī citas tautas mīlestības saliņa, kas ir pavasarī bijām, jā, ar biedrībām kopā Daugavgrīvas cietoksnis arī tepat vien radies šai sakarā jūra. Ikdienā un bija biedrība apsaimnieko un iedzīvotāji iesaista, tas ir savijās gan, tā teiksim, teritoriāli tās aktivitātes saistītas, un tas tā ikdienā arī šeit vajag Valderē un Daugavgrīvu pamatā ir ātruma. Paldies jums par to, ko jūs visi sacījāt, un te es domāju, ka mēs varam savilkt kopā, cik ārkārtīgi patiesībā sakot, daudz šeit, kā tu sacīji arī, Roberta, ir tie stāsti, ko mums katram jūra nozīmē, un nenoliedzami, ka tas ir, manā arī izpratnē, tas ir viens no mūsu tādiem nacionālajiem tādiem kodiem, kur mēs domājam par mūsu valsti, par mūsu zemi. Jau gadu simtiem mēs jūru redzam visdažādākajās izpratnēs, kā tā ir zīmējusies mūsu senču atmiņās un kā tā dzīvo šodien. Un tas, ko arī tu teici, vai ne, ka mēs uz jūru varam skatīties arī šobrīd, arī no šīs pludmales perspektīvas, un te mēs redzam gan to, kas notiek krastā, gan to, kas notiek ūdeņos, un kā šis ūdens sadzīvo ar to, kas notiek krastā. Ar šo pludmali es izstāstīšu arī vienu stāstu, ka es pirms dažiem gadiem arī šeit piedalījos tādā kā monitoringā, vācot šeit atkritumus un reizē piedzīvojot to ārkārtīgo skaistumu, kas šeit ir, bet arī rācot atkritumus. Un tad savācu vismaz kaut kādus 2 tādus lielus maisus ar cigarešu izsmēķiem, kas manī radīja tādas ārkārtīgi sāpīgas sajūtas, jo es zinu, kas ir cigarešu izsmēķu sastāvā un ko tas nodara apkārtējai videi. Tas bija tāds viens mans šoka stāsts, un tad es nesapratu, vai šeit ir notikusi kāda ballīte, vai kas te ir noticis, jo tādā ārkārtīgi lielā daudzumā tajā dienā
es šeit atradu, kas man šķiet, vai tie ir tā kā čupa-čups kociņi, tie, kas ir, kad cilvēks ir apēdis to konču un palicis ir tas kociņš. Un tas tur bija vairāki maisi ar to, un es nevarēju saprast, kā tas var būt. Un tad beigās mēs iesaistījāmies kopā ar Zero Waste tādā izmeklēšanas principā stāstā, lai noskaidrotu, kas tas īsti ir. Un tā atbilde atnāca pēc kāda laika, un tā atbilde patiesību sakot mani šokēja vēl vairāk. Un tas bija stāsts par to, ka ir cilvēki, kas, piemēram, principā tie ir auskociņi, kurus cilvēki tīrot ausis vai kaut ko ar tiem darot mājās, nevis tos izmet, piemēram, atkritumu tvertnē, bet iemet podā. Un caur šo podu, principā, tas atnāk līdz šajienai, un tās filtrēšanas sistēmas nav tik spēcīgas, lai tās spētu tos izfiltrēt. Un tad, protams, sekoja arī daudz dažādas rīcības tam visam, bet tas bija tāds izbrīns par to, kā vispār tas viss tā var būt, jo kā tas var notikt. Bet tad mēs nonākam pie tā stāsta, ka tiešām daudz kas sapulst tajā mūsu mīļajā jūrā un daudz kas ir redzams mūsu pludmalēs. Un tad katram varbūt no tās jūsu savas specializācijas gribētu jautāt, kas tad jūsu skatījumā ir tie jūras šī brīža sāpju jautājumi, par kuriem arī šodien mums šeit būtu būtiski runāt. Kurš būtu var tev sākt? Tu jau nedaudz iezīmēji, ja, šīs invazīvās sugas, tu iezīmēji. Kas būtu no tās tavas skatījuma šobrīd tie galvenie sāpju jautājumi, kas tev sāp visvairāk, ja mēs runājam par jūru? Varbūt tās invazīvās sugas, manuprāt, tas ir tā nozīmīga problēma, bet varbūt tas nebūtu pats, bet jā, protams, tas minētais šis piesārņojums, ņemot vērā, ka šeit ir tā bioloģiskā attīrīšanas stacija Daugavgrīva, un šie visi notiek ūdeņā tīrītie, protams, tiek izlaisti aptuveni 1,5 un 2 km attālumā, un tad tas, protams, kaut kā arī nonāk šeit, bet, protams, nevajadzētu vainot šeit noteikti vietējos, tā skaitā, bet ne tikai vietēji iedzīvotāji, jo, kā mēs zinām, pludmale ir zilā kara pludmale, iecienīta pludmale un ērta piekļūšana, sabiedriskais transports, un cilvēki šeit ierodās, jā, un iedzīvotāji ierodās, viesi ierodās, un tad attiecīgi, tā ir izglītošanas kampaņas ilgstošs process, protams, tas notiek, bet, jāmeklē efektīvāk veidi. Tas ir tas piesārņojums droši vien, tas ir pats bēdīgākais, katru gadu izlasot šo pārskatu, veiktu monitoringu, jā, tad, Daugavgrīva ir stabili līderos turā šī pludmale. Un kaut gan arī tie, kas zina pašvaldības kolēģi veids šo visu apsaimniekošanas darbus, bet, diemžēl tas piesārņojums ir dažādas talkas tiek rīkotas, bet tas paliek. Es to laikam redzu kā pašu lielāko, jā, tas ir, un, tad arī kaut kāda, tas varbūt tas nebūs, bet tā skaitā ar jūru šī sabiedrības tāds inertums varbūt, un to varbūt mēs arī nedaudz redzam, varbūt šīs dienas apmeklētāju skaitā, kas es ticu lielāks vakarpus, muzikālā programma būs, bet, tāda, tā kā nav vēlme tā kā iesaistīties, un aizņemtība, un tas ir tāda saurupība, tā kā tas ir vēsturiski bijis, un tas arī kaut kā sasaucās ar to, un arī ar šo vides piesārņojumu, iedzīvotāju tāds varbūt nedaudz inertums, jā, tas ir varbūt šīs lielākās, jā, neaizpildot ēteru laiku, jā, es redzu šī galvenās lietas. Lūdzu? Es no tāda vieglā gala varu paturpināt, es domāju, ka daudz spēcīgāk un pamatotāk to pateiks. Bet es no sava skatu punkta, es strādāju ar aprits ekonomikas jautājumiem pašvaldībā, un tad es to redzu atkal no pārējas, kas ir lineārā ekonomika. Tas ir tas vienalga, kur mēs to vats kociņu izmetam podā, miskastē vai vēl kaut kur pēc būtības, ko mēs vispār pērkam, kā tas ir ražots, kur tas nonāk, izpratne, sākot ar pašu ražotāju, beidzot ar lietotāju, ar savākšanas infrastruktūru un visu pārējo. Manuprāt, tas, ko mūsu sabiedrības, es teiktu, vairākums, jo atsevišķos burbuļos, es dzīvoju burbulī, dažādos burbuļos patiesībā, kur to saprot, kur to nesaprot, bet kopumā mums nav līdz galam izpratnes, cik traģiski ir tā esošā ekonomikas uzbūve un kas ir tas modelis, uz kur mums ir jātiec. Un traģēdijas tāds cita šķautne vēl ir tā, cik vienkārši vai sarežģīti ir un ekonomiski pamatot to tā vienkārši izdarīt. Tas ir tā kā, es vienmēr saku, mainīt vismaz riteņus braucošai mašīnai, ja ne motoru.
Un tur ir tā vēlme, ko Gaidis minēja, piedalīties, saprast, ka tas vispār ir vajadzīgs, iesaistīties, nebūt vienaldzīgam. Jā. Bet, droši vien tas tā pārlecot no lieliem plauktiem, no plašumiem, bet jā, sākam ar mazām lietām, bet principā tā sistēma kopumā ir greiza, un mēs tāpēc arī tur esam nonākuši. Mēs vēl turpināsim noteikti par to sistēmu. Es došu arī pēc brīdiņa arī tevi vārdu. Es zinu, ka tu pieliksi šim stāstam. Mēs atstāsim tevi kā tādu ekspertīzes stāstnieku, kad mēs visi jau būsim izstāstījuši tādas savas sajūtas par to, kas tad ir tā lielākā problēma. Tā kā tev šķiet, Vita, ko tu redzi? Es vienmēr esmu uzskatījusi, ka neredzamais ienaidnieks ir daudz bīstamāks nekā redzamais. Līdz ar to manuprāt, lielākā problēma ir cilvēku izglītošana, un tas talkas stāsts, par ko droši vien man jārunā vairāk vai mazāk. Tie kociņi, tas ir labi. Viņi ir redzami, mēs viņus redzam, mēs viņus varam savākt, vēl viņi ir, kā teikt, kaut kādā veidā dabonami prom. Bet tad, kad tie kociņi, kas ir makroplasmas, un noteikti tajā būs droši vien arī saruna par mikroplasmas, tad, kad viņi pārvērš mikroplasmasā, tas ir tas neredzamais ienaidnieks, un tas, manuprāt, ir visbīstamākais. Tas, ko mēs neredzam, vai ķīmiskais piesārņojums, vienalga, tas ir elektromagnētiskais, iespējams radiācija, tas ir visbīstamākais. Un tur, manuprāt, ka cilvēki nav skolā pareizi audzināti, jo mums māca uz ļoti tādām redzamām un uzskatāmām lietām līdz pat, manuprāt, studentu vecumam. Un es domāju, ka bērnu prāts, ka tas būtu jāsāk daudz ātrāk stāst par šo, kas notiek, ka lielās lietas sadalās mazās, un kā tas vispār sāk veidot mūsu pasauli. Un es domāju, ka tā bīstamība jūrē nevis es esmu šokā, es klausos tiešām mums attīrīšanas iekārtas un neattīra, bet tas, kas nonāk jūrā, jūra jau ir tas gala bļoda. Tas viss sākas upēs, dīķos, ezeros, kanalizācijās, podos, toaletēs. Jūru mēs vairs nevaram iztīrīt. Tas ir, kā mēs iztīrīsim no jūras mikroplasmas? Nekādu, tikai tas, kas krastā atnāk, mēs varam, ja? Mēs krastu varam sakot. Tāpēc es uzskatu, ka tā lielākā problēma un nepieciešamība ir izdarīt visu, lai līdz jūrai tas nenonāk. Tas ir, kā teikt, mans personīgais viedoklis. Man liekas, te vairāk aspekti viens, ko jau Vita iezīmē, ka viss sāks mūsu galvās un arī mūsu darbībās, tajās vietās, kur mēs strādājam ikdienā. Otrs, mēs esam 90 miljoni apkārt Baltijas jūrai, un tas tieši ir atkarīgs tā jūras, tā bļoda, kā tu sacīji, ir atkarīgs no tā, kā mēs katrs rīkojamies tajā savā vannas istabā. Man liekas, ka ļoti labi ir sākusies pamazām šī tendence, ka valsts vai arī pašvaldību līmenī, ka ir, pieņemsim, iepirkumos ir jābūt šai jau zaļai komponentei. Ir šī aprits ekonomika arvien vairāk iedzīvojas cilvēku prātos un tiek pieprasīta. Gan tas pieprasījums nāk no sabiedrības, kas jau sāk pieprasīt arvien vairāk un vairāk, gan arī līdz ar to ir tādi, kā saka, šobrīd varbūt vēstnieki, varbūt pašvaldību un citā līmenī, kas, savus kolēģus vispirms mēģina pārliecināt, ka mums vajadzētu, pieņemsim, iepirkumos ielikt šādu komponentu. Tā vēl, kas virza šo domu, tāpēc es domāju, tas, kā mēs dzīvojam savos burbuļos, jau arī ir atkarīgs, kāda tā jūra būs, mums nevajag kautrēties par to runāt, katram viens vairāk seko zero waste kustībai, cits vairāk zina par aprits ekonomiku, cits vienkārši iet uz talkām, cits sēņojot savāds arī kaut kāds atkritums. Mūsu katra darbība palīdz, un es domāju, ka šobrīd jo vairāk mēs sakļausim tos savus spēkus, jo labāk. Bet arī pasaules talkā, teiksim, tā ir tā doma ir, ka mēs vieni paši vairs netiekam galā. Mēs varbūt pie Latvijā varētu izdarīt pilnīgi visu, un katrs būtu super atbildīgs. Bet tā kā mēs dzīvojam, piemēram, pie jūras, tad viss, kas varbūt ir citos krastos vai ko citi ir bezatbildīgi darījuši, atnāks pie mums. Tāpēc mums arī starptautiski ir jāsakļaujas ar visiem līdzīgi domājošiem, jo tā arī ir tieši šī pasaules talkas ideja, un jau šobrīd te 200 valstīs sabiedrības ir šīs talkas kustības iekustinājuši, un man liekas, vienkārši jāiet priekš. Es paturpināšu to pašu dziesmu, ko teica pārējie, par kultūru, par to, kā mēs uzdamies pludmalē. No glādēja perspektīvas tas ir ļoti labi redzams ikdienā, skatoties uz cilvēkiem, kur viņi liek tās pudeles, kur viņi liek tos izsmēķus, tos skociņus. Un
no glābēja puses mums ir jāveic tas preventīvais darbs un jāskaidro cilvēkiem, sabiedrībai. Tas nozīmē, ka tu kā glābējs, ka tu skaties ne tikai to, kas notiek jūrā, tu skaties arī malās, un ja tu pamani, ka kāds, piemēram, rīkojas nepareizi, tu reaģēji kā glābējs, piemēram, esot pludmalē? Es uzskatu, ka tas būtu katra darbinieka, pludmalas darbinieka pienākums arī preventīvi strādāt ar cilvēkiem. Tas nav ne tikai par atkritumiem, tas ir par kopējo kultūru pludmalē, ka mums nevajadzētu šeit lietot alkoholu, mums nevajadzētu lekt no kaut kādām augstām vietām, ūdeņos, ko mēs nezinām. Un audzēt, tāpēc mēs to darām, tāpēc mēs esam šeit, mēs runājam ar bērniem galvenokārt, jo tā ir mūsu nākotne, tā būs mūsu. Un vēl viena lieta, ko teicu par to piesārņojumu tieši šī zonā, palabojiet, es nezinu, vai tā ir taisnība, bet man šķiet, ka mums valdošie vēji visu laiku ir tie ziemeļrietums. Un tā kā teicu par to kopējo ainu, tas viss tāpēc atnāks uz šeit. Un veicot pludmaļu risku novērtējumus pa Latviju, tad vienmēr mēs atduramies ar zilā karoga kustību, atduramies tieši šī pludmalē un vecāku pludmalē ar to, ka tas vējš visu atnes uz šeit. Tā kā nevar visu laiku vainot tos bolderājus un Daugavpils iedzīvotājus par to, ka viņi ir tie vainīgie. Mēs dzīvojam galvaspilsētā, un mums ir tas geogrāfiskais faktors, ko mēs nevaram mainīt. Protams. Tā kā, bet es vairāk uz to kultūras to aspektu. Man šķiet, ka milzīgi daudz aspektu arī, ko tu arī sacīji, un arī kaut kādā mērā man šķiet, ka mēs katrs arī varam reaģēt, ja mēs redzam nepareizi. Tas nav tikai glābējiem, piemēram, citams. Jo es, piemēram, arī, ja es redzu, ka kāds met atkritums jūras krastā vai izmet no mašīnas un ar seko rīcības dusmīgs. Pēc tam no manas puses, kaut gan es neesmu teorētiski tas, kurš to kaut kā varētu to darīt, es parasti kaut kā mēģinu reaģēt. Bet es saprotu, Inta, ka tev būs ļoti grūti varbūt tā ļoti koncentrēti atbildēt uz to jautājumu par tām problēmām, jo mēs zinām, cik patiesību sakot, ja mēs skatāmies uz ūdeņiem, uz jūru, tās ir daudz, jo te arī katrs no šeit esošajiem klātesošiem izzīmē tādas vairākas lietas. Piemēram, Vita arī runāt par mikroplasmasu, to neredzamo, ja tas ir viens stāsts, mēs zinām, ka ir arī par to ir mazāk runāts, bet arī ļoti liels un svarīgs stāsts arī, ko jūs institūts pēta, ir piemēram par zāļu daudzumu ūdeņu sistēmās un notekūdeņos, jeb kā mēs mēdzam, kā mēs principā nozāļojam apkārtējo vidi, lietojot, piemēram, antibiotikas vai pretsāpju līdzekļus, kā tas pēc tam ietekmē gan upes, gan pēc tam arī zīves jūrā. Protams, atkritumi, protams, tas, ko kuģi un tas, kas ir patiesība sakot, ir zemē, dzelmē, cik daudz skābeklis mīt mūsu jūrā un cik tā ir veselīga, ja mēs tā paskatāmies. Ja tev būtu, piemēram, jāsaka, jānovērtē tāds, kā skolotājai, ņemot vērā, ka 1. septembris jau ir rīt, tev būtu jānovērtē atzīme, jādod mūsu jūras veselības stāvoklim, kādu tu dod atzīmi. Ļoti sarežģīts jautājums. Bet es esmu optimista, un tāpēc man gribētos teikt, ka mēs esam ceļā uz gandrīz labi, jo viss ir atkarīgs no tā, pret ko salīdzina. Ja mēs salīdzinām, protams, ar 90. gadiem, kad bija ļoti daudz robu likumdošanā un arī izpratni par to, kā būtu jārīkojas, nebija tāda kā šodien, tad, protams, situācija uzlabojas. Te pašā laikā, piemēram, šobrīd aktuālā tēma, kas man liekas ir karsts kartupelis, kur arī mūsu institūts ir teicis vārdi par šo te, piemēram, foreļu audzēšanu, kur ir skaidrs, ka tās lietas, ko mēs esam uzlabojuši no 90. gadiem, arī attiecībā uz dažādu barības vielu koncentrāciju jūrā, ka tagad mēs atkal ejam, tā kā skatāmies pār plecu un varam nonākt pie situācijā, ka atkal šeit dažādas vielas palielinās. Ir mazliet saudabīgi, kāpēc mēs vispār par to diskutējam un runājam, jo it kā tas pats par sevi saprotams, ka šāda rīcība nav labvēlīga jūras vidē. Te pašā laikā ir skaidrs, ka vienmēr šeit ir šis te ekonomiskais apsvērums. Un tāpēc videi draudzīga rīcība, tas ir filozofisks stāsts par atteikšanos. Cik daudz es esmu gatavs savā ikdienā atteikties no tā komforta līmeņa, ko man mūsdienu tehnoloģijas, inovācijas un dažāda veida arī mārketinga triki man piedāvā, cik daudz es tomēr spēju savākties un vēsprāt padomāt un pateikt, nē, patiesībā jau man šito nevajag. Jo, ja mēs atkal atgriežamies no barības vielām pie mikroplasmas,
tad es gribētu pievērst uzmanību tam, ka mikroplasmasai jūrā ir 2 milzīgi galvenie avoti. Viens no tiem ir drēbes, šķiedras no drēbu mazgāšanas, kas nāk no attīrīšanas iekārtām, no noteces, no virzemes, tā kā skalojoties visam, jo, kā jau te minēja, viss savā starpā ūdens ritējums ir saistīts, upes, ezeru un pēc tam jūra. Un otrs ir riepu daļiņas, kas veidos nobilstot riepām, jo, mēs visi zinām, riepas ir jāmaina, bet vai mēs aizdomājamies, ap kur paliek tas, kas pēc tam pazūd no tām riepām, tas kaut kur aiziet. Un tā ir tā deva arī, kas ir mikroplasmas, jo vairs sen nav tas laiks, kad riepas bija dabisks kaučuka materiāls, mūsdienās tie dažādi polimēru savienojumi, tas viss nonāk jūrā. Bet tam ir arī, tāds, es teiktu, pozitīvas ievirzes stāsts, jo mums bija pagājušajā gadā iespēja pārliecināties par to, cik efektīvs ir mūsu attīrīšanas iekārtas attiecībā uz mikroplasmas aizturēšanu. Mēs veicām ministrijas pasūtītu pētījumu 2 attīrīšanas iekārtās Latvijā, nosakot, cik daudz daļiņu līdz 300 mikroniem, tātad 300 mikroniem uz augšu, un lielākas daļiņas, cik daudz ir tajos ūdeņos, kas iepūst iekšā, un cik daudz ir tas, kas reāli aiziet pēc tam jūrā. Rezultāti ir pārsteidzoši labi. Patiesībā, piemēram, mūsu ūdeņa attīrīšanas iekārtas, tā kā atļaušos arī nosaukt vārdā tieši Daugavgrīvu, tāpēc tas ļoti svarīgi, jo Daugavgrīva patiesībā attīra ļoti lielu daļu vispār no Latvijas notekūdeņiem, spēja aizturēt līdz 97%. Tas ir milzīgs cipars, tas ir ļoti labs rezultāts. Kur tas viss paliek? Tas paliek dūņās. Ko mēs darām ar dūņām? Mēs viņas aizvedam, noturam atklātā vidē, tātad viņas tiek pakļautas vējš, lietus un tā tālāk, un pēc tam patiesībā mēs viņas esam tiesīgi likt uz lauka. Un kas notiek pēc tam? Tad aiziet tāds patiesībā tāds tralalā apļveida, tāds diezgan bezjēdīgs ritējums, bet ja mēs gribam katrā stāstā atrast kaut ko pozitīvu, tad patiesībā mūsu attīrīšanas iekārtas līdz šiem 300 mikroniem, jo par mazāk izmēru daļiņām mums nav pagaidām informācijas, ir efektīvas. Jautājums ir par to, jo tur jāskatās visu šī procesa cikliskums. Un savukārt tieši par Daugavgrības smilšu pludmali runājot, diemžēl ir tā, ka šogad Daugavgrību mēs burtiski pirms 2 nedēļām veicām mūsu ikgadējo mikroplasmas monitoringu, tad akcija Mana jūra ir par lielajām atkritumiem vienībām, mēs atkal to daram ar mazajām daļiņām. Daugavgrība šogad sit pušu vecākus mikroplasmas piesārņojumu ziņā. Tā kā, jā, ir daudz, ir daļiņas, fragmenti, granulas. Šeit droši vien tu jau nedaudz ieskicēji, vai ne, kādā veidā tā mikroplasmas principā nonāk, bet, ja mēs skatāmies uz tādu individuālo līmeni, šeit es gribētu varbūt to sarunu tālāk virzīt uz to, kā jūs, kas ir tas, ko, piemēram, katrs cilvēks individuāli var darīt, un kā katrs var palīdzēt un kļūt par daļu no jūras glābšanas. Tu jau sacīji mazāk, vai ne, tas ir viens no, patērēt mazāk, un domāt to, ko mēs patērējam. Bet kā tu iezīmētu vēl, varbūt, kas ir tas, ko cilvēki var darīt? Es noteikti ieteiktu no drēbju viedokļa, kopš es strādāju šajā jomā, es patiešām skatos, kas ir sastāvā. Ir, protams, funkcionālie apģērbi, kuriem ir jābūt no sintētiskiem materiāliem, jo viņiem ir kaut kāds specifisks, piemēram, visi mūsu jūras, ūdens darbu apģērbi, jā, viņi būs vienmēr polimēru materiāli, jo viņiem ir tā specifiskā funkcija, kas mums ir ārkārtīgi arī svarīga, lai kaut vai, piemēram, izdzīvotu lauka darbos jūrā. Bet ikdienā es ieteiktu tomēr paskatīties, cik ilgspējīgs ir tas apģērbs, ko mēs pērkam. Kas to ir ražojis, no kādiem materiāliem, izvērtēt, cik bieži es viņu lietošu, varbūt es viņu varu samainīt, varbūt es varu iegādāties lietotu. Tās ir tādas mazas lietas, kuras, ja mēs to daram liels cilvēku kopums, tas tomēr kaut kādā brīdī atmaksās. Ieva, varbūt tu arī varētu pakomentēt tālāk, jo tu jau iezīmēji aprits ekonomikas stāstu, kas ir tas tavs interešu objekts, un tas viss, protams, ir cieši saistīts arī tikko, ko mēs dzirdējām. Jā. Īsi sakot, protams, viens ir atteikties kaut ko lietot mazāk, otrs ir izvēlēties vienmēr alternatīvas, vai stāstīt par apģērbu, vai par jebkuru citu izvēli. Ļoti es gribētu vērst arī ražotāju uzmanību uz to, no kā, ko viņi ražo, kur viņi saņem materiālus. Šeit es atnesu līdzi eksponātu no Dānijas. Kas tas ir par eksponātu? Lūdzu, izstāst. Tas ir dizaina krēsls. Tas ir dizaina krēsls, ko var iegādāties arī Latvijā. Šis mums ir iedots paraugs, lai varētu par to pastāstīt. Tas ir ražots no rūpnieciskās plastmasas un no jūras izvejotas plastmasas. Spoku tīkliem vai kas cits, vai tie tā kā plastmasa izvejot vienkārši?
plasmas, es nezināšu komentēt vai tieši no tīkliem, bet principā jūras plasmas un industriālā plasmas. Tā kā ne tikai šādus elementus. Dārza mēbeles katrs var sev iegādāties dažādos dizainos, arī no šādas plasmas. Es gan esmu no tiem cilvēkiem, kas, teiksim, neaģitēs par pārstrādi, jo, manuprāt, ir daudz citu soļu, kas līdz tam ir jāpaveic. Bet, ja mēs sākam runāt no nulles, kā mēs vispār, ja mums vispār kaut kas ir jārada, tad otrreizēji materiāli būtu tas variants. Nu jā, tas ir tikai izvēles un jautājums, vai es esmu patērētājs un tā ir man kā patērētāja izvēle, vai tas ir pirkuma brīdis lietošanas, vai es esmu ražotājs, bet tas vienmēr ir izvēle. Bet es uzskatu arī, ka mēs nevaram būt tik, pārāk optimistiski vai naivi, lai domātu, ka cilvēkam, ja pateiks, redzi, kā ir piesārņot, redzi, cik sliktas ir tās bildes, cik nesmuki, kurš nav redzējis tās bildes, un tik un tā cilvēki dara tāpatās. Tas ir līdzīgi, kā mūsdien piesauc to piemēru par diētu. Mēs visi zinām, kā ir jāēd veselīgi. Un tik un tā mēs to nedaram, mēs nesportojam gan, mēs nedaram gan ūdeni. Un tieši tas pats būs ar atkritumiem. Tāpēc valsts pārvaldei, pašvaldību pārvaldei, organizācijām ir pienākums radīt sistēmu, kurā man kā iedzīvotājiem ir ērtāk, vienkāršāk, vieglāk darīt tā, kā ir pareizi. Vai vismaz grūtāk darīt tā, kā ir nepareizi. Kā tu šķiet, kas tad būtu tie veicamie soļi, lai šī sistēma taptu, tas procesa, tas cikls, kā tu redzi, kas tam būtu jābūt tam prioritāram, lai mēs iet uz tās sistēmas izveidas? Viens no ļoti sāpīgiem momentiem, es domāju, nodokļu sistēma, ka darbspēku nodokļiem būtu jābūt mazākiem, jo aprits ekonomikā darbspēku ieguldījums ir stipri liels. Kaut vai, kā ir vienkāršāk paņemt no naftas, izgatavot jaunu pudeli vai kaut kur zvejot, ņemties, meklēt, pārstrādāt, visu tur vest. Tas tik ir skaidrs kā diena, ka tā pirmreizēja plasmas būs lētāka, skaistāk, tīrāk, ar skaidriem parametriem, kas vienkārši ir vienkāršāk. Un līdz ar to resursu nodoklim, pirmreizējiem resursiem, es uzskatu, būtu jābūt lielākiem, dabas piesārņojumiem nodoklim lielākam, un tad mēs varam sākt balansēt arī kaut kādu ekonomisko izdevīgumu. Tad ir stāsts par piegājušu ķēdēm, par infrastruktūru, jo mēs varam sludināt, ko mēs gribam, ja tie materiāli nav pieejami. Piemēram, mēs esam dažādiem partneriem par būvniecības materiāliem runājuši. Jā, es labprāt darītu to, kur viņi ir, kā es zināšu, kad man viņi būs un kā viņi izskatīsies. Respektīvi, tas ir tāds ekosistēmas jautājums, kas sākumā teica, ka tu brauc ar šo mašīnu. Viss jau strādājums, bet katram ir jāgrib, un es teiktu, tādam sistēmas valsts līmenī tam ir jābūt motivācijai to padarīt, sniegt kaut kādu atbalstu, lai to būtu vieglāk ieviest. Jā, es gribētu, lai tu varbūt paturpini tālāk šo stāstu arī no tādas savas perspektīvas, no apkaimju biedrības puses. Kā tu varbūt arī to redzētu? Jā, te divi varbūt stāsti, divi punkti. Viens ir apkaimju, kā iedzīvot apkaimju biedrības, kas ir tādi, apkaimju vietēji aktīvisti, kuriem nav vienalga, kas notiek viņu apkaimēs, un nav vienalga par saviem iedzīvotājiem, kurš tas ir pašsaprotami, ka jāuzņemās. Viens ir tas, ko kolēģi minēja, par šo sistēmas radīšanu, ka valsts pašvaldība rada sistēmu, bet otrs iedzīvotājiem aktīvistiem jāuzņemās tāda kā vēstneša loma un jāstāsta saviem iedzīvotājiem, lai izplatītu šo informāciju, radītu izpratni. Bet tas ir viens punkts, un otrs, mēs kā apkaimju iedzīvotāju centrs, pašvaldības institūcija arī, mums ir tā iedzīvotāju iesaistes funkcija un informēšana par dažādiem jautājumiem, publiskās apspriešanas tā tālāk. Es šeit redzu to informēšanu, ko jau dažādi speciālisti valsts un pašvaldības ir radījuši šo sistēmu vai šīs sistēmas radīšanas procesā, kad ir nodota informācija iedzīvotājiem, lai iesaistītos pirmkārt šīs sistēmas, katra sistēma būtu pašsaprotami, ka jārada kopā ar iedzīvotājiem iesaistot, un otrs arī par šās sistēmas, varbūt tā vispārīgi tas izplatās, bet tas tā strateģiski domājot, tad arī izplatot šo informāciju par šo radīto sistēmu. Kā mēs zinām, ja kurš jaunais kaut kāds ievedums par to ir iedzīvot, nezinu sākumā un neizprot, un tas ir
tā ir tā mūsu loma, un tas ir, tas nav ne mēneši, ne dažu gadu jautājums, tas ir soli pa solim, smagnējs process, bet, uz to ejam, un katrs projekts, kaut vai tas no Eiropas Līgas finansēts projekts, katra aktivitāte, arī pašvaldībā iekšienē, institūcijās, daļais iepirkums, vai arī tiešām dabu, vai draudzību ar materiālu, vai kas izmantošana, ir solis uz priekšu. Un te es laikam gribētu Vitu parunāties, tāpēc, ka principā, manuprāt, lielā talka ir, ja mēs runājam par to, ko mēs šeit visu runājam, tad lielā talka tajā kontekstā ierakstās kā tāda robzvaigzne, kas principā spēj izdarīt to, ko citreiz ir grūti, ka pat apātiskākajiem iedzīvotājiem, piemēram, lielās talkas dienā, liekot justies draņķīgi un klusēt sociālajos tīklos, ja tu neesi daļa no lielās talkas, to ir tāds sociālais kauns, ka tu dari kaut ko, man tā ir bijis, ka es netieku kaut kādu iemeslu dēļ piedalīties lielajā talkā, un tad es domāju, nē, es labāk vispār klusēšu šodien, un nekā pateikšu, ka es neko nedaru šodien lielās talkas ietveros. Tas ir tāds, manuprāt, ļoti tāds labs un priekšzīmīgs tāds fenomenāls stāsts par to, kā ir izdevies atmodināt tos cilvēku prātus un radīt to līderību, kurai gribas sekot un gribas būt lielās talkas daļai. Kā tev šķiet, Vita, kas ir tas tā fenomena pamatā, kāpēc izdodas iekurbulēt to mehānismu tā, ka tie cilvēki iesaistās un ka tas nav tāds vienaldzības stāsts, ka tiešām ir ļoti, ļoti daudz un tu katru gadu nebeidz stāstīt, cik daudz atkritumu maiz tiek savākt, priecājies ir mazāk un vairāk cilvēku, mazāk savāktā, bet vairāk cilvēku, kas iesaistās. Zini kā, mazliet ar Olimpa dieviem, ja, senos laikos, tie, kas uzvarēja olimpiādē, senajā Grieķu olimpiādē, tas nebija stāsts par uzvaru. Tas bija tikai stāsts par veiksmi, kuram veiksmes dievs ir stāvējis klāt. Viņš tajā mirklī ir uzvarējis, un viņam visi lipa klāt, tāpēc, ka viņam stāvēja veiksmi klāt. Es zinu, mana mamma arī bija veiksmīga šajā stāvā, un tiešām tā bija veiksmi, jo citiem vienkārši paveicās mazāk. Es domāju, ka ar talku ir tas fenomens, kā īstajā laikā, īstajā brīdī, kad bija jau tāda, es teikšu, tāda jau kritiskā masu, kad mēs jau bijām, es atceros, kā bija tajā gadā, ja, kad bija, tiešām bija, automašīnas podi un, briesmīgi, varbūt tā bija tā kritiskā masa, un tajā brīdī vajadzēja nākt kādam, kas tā kā, pietiks, mēs tagad gribam estētiski, vismaz skaisti dzīvot, ja. Es domāju, tas ir veiksmes stāsts, sabiedrības veiksmes stāsts, es runāju par savu, es runāju par īstajā brīdī, nostrādāja īstais, kā saka, triggers, ka tajā brīdī cilvēki bija gatavi celties. Tas, ka talka turpinās, tas man pašai liels pārsteigums un prieks, bet man jāsaka, bet zin kā, es būšu mazliet arī tāda skeptiskāk, ja daudz gadu pagājuši jau tajā visā esot. Un man jāsaka, tāda brīžiem nāk tāds, tā kā, mēs tā kā sociālos tīklos nodemonstrējam, un turpat pēc tam, aizējam un mājās nodedzinām kaut kāds pēc pudeles, tāpēc, ka negribam maksāt, ja. Es zinu, daudz tās stāsts, man to ir stāstījuši, tur sociālos tīklos, ko un kā, un finālā tas izrādās, ka tur nekas nav izdarīts, ja. Tā ir tāda mazliet zīmēšanās, tas ir kļuvis stilīgi, bet tas nevienmēr nav patiesība līdz galām. Un mana, teiksim, tāda vislielākā cerība uz nākotni, ja mēs tā runājam par nākotni, jā, ka cilvēki nezaudētu optimismu un turpinātu rosīties, jo apātija un neticība, ka būs kaut kas labi, tas ir vistrakākais, jo mēs tā vienkārši, tad aprokam, izrokam, guļamies un mirstam nost, ja, ko tad vairs nav vērts. Es domāju, ka ir jābūt kaut kādam ļoti lielam paktam starptautiskam par ieguldījumiem zinātnē. Es domāju, ka nekad cilvēks tik daudz neizmainīsies, ka viņa alkatība ies mazumā, kad vēlmes pēc skaista dzīves iet mazumā. Tas mums ir apsolīts, mums ir ģenētiski apsolīts, ka mums pienākas laba, skaista dzīve. Un tāpēc man ir cerība uz zinātniekiem, ka beidzot notiks kaut kas tāds, ka visu, ko mēs te sasūdojam, ka tas tiks izmantots tiešām pilnvērtīgi, un tas būs tā aprits ekonomika tajā, ka vispār atkritumu vairs nebūs. Tā ir man vislielākā cerība, ko es arī novēlu daudz labus zinātniekus. Aiva, tu arī ceri, ka būs kāds, kas visu sasūdot, vienkārši pašstrāgā Viktorē man patika, es teiktu, sasūdo visu, kurš, vai mēs varam tavā skatījumā skatīties un cerēt uz zinātniekiem, vai kā tu varbūt redz arī
tieši ņemot vērā to starptautisko kontekstu, ne par to starptautisko darbību un to riteņa darbošanos. Bet es mazliet pāanalizējot, kāpēc Lielā Talka ir bijusi veiksmīga, un tur tomēr var atrast zināmas likumsakarības arī bez veiksmes. Mums bija Rīgā jau 2015. gadā toreiz vēl no 40, vairāk nekā 40 valstu cilvēki, tad no Afganistānas, no Amerikas, no, protams, visas Eiropas un tam līdzīgi. Un viņi tieši gribēja saprast, kā tas ir, ka mēs tik lielu iedzīvotāju skaitu tik dažādās sabiedrības grupās iesaistām. Un tad mēs jau burtiski bijām paši panalizējuši, ka tur ir, protams, milzīgs nopelns tomēr ir iedvesmai. Ir vajadzīgs cilvēki, jā, viņi to slikto, viņi īsti negrib, viņi zina, ka tas ir, bet viņi grib, lai ir tā iedvesma, lai prieks kaut ko darīt, lai mēs varam kopā forši pavadīt brīvdienu, ne tik, vācot arī kaut ko, lai tas ir tāds arī kopienas lieta. Un man liekas, ka tas burkāns iedvesma izglītība skolās un beigās, dažkārt arī sodi ir, man liekas, ļoti svarīgi, jo burkāns kā nodokļu atvieglojumu, teiksim, aprits ekonomikas gadījumā vai kaut kādas citas grantu sistēmas, kas atbalsta kaut kādu kopienas garu, kā to Rīgā arī var redzēt tagad, ka ir šīs apkaimju biedrības, kas var kaut ko labi izdarīt kopienā. Vai arī vienkārši iedvesmojot viens otru un salīkot to visu kopā, mēs arī redzam, ka ir Talka 17 gadus un ir izaugusi pilnīgi jauna paudze, jaunu cilvēku, kas tagad krata ar pirkstu vecākiem un uzmana vecākus, lai viņi tur dara visu pareizi un lai nemēslo un tā tālāk. Tā kā starptautiski mēs esam veterāni tieši tajā, kā iedvesmot lielu iedzīvotāju skaitu. Trešie pasaulē šobrīd un vairākus gadus bijām pirmie. Pēc tā, cik lielu iedzīvotāju skaitu iepratim mūsu valsts iedzīvotāju skaitam, mēs varam iesaistīt tajā kustībā. Un amerikāņi mums prasa, lūdzu iemāciet, kā jūs to darat, afrikāņi māca. Lūdzu, kāds ir iespējams. Un tad mēs šos dažādos stāstus liekam par laimes kokiem, ko mēs stādam tagad, nevis vienkārši iepakstam koku, bet daram to apzināti ar kaut kādu labu domu, labu vēstījumu kopā ar visu savu ģimeni vai kopienu. Tas ir kaut kas viņiem jauns un pilnīgi nesaprotams, mums tas ir pašsaprotami. Tā kā tur ir dažas likumsakarības. Man patīk tas, ko tā sacīja, Robert, tu arī sacīji, ka, tā, glābēja misija, vai ne? Mēs jau skatāmies uz tādām jau tādā plašākā spektrā, ja, tu runāji gan par to, ko jūs šeit darat Pludmalē, izglītojat iedzīvotājus, bet kā tu varbūt redzētu arī no tāda sava skatu punkta, no tev kolēģu skatu punkta, kas tad vislabāk strādā, ja tu runā ar iedzīvotājiem? Vai tas ir pirksts dusmīgs, vai, kā Aiva varbūt minēja, arī tā iedvesmā, vai citādā, kā tu redz to, esot tādā tiešā saskarē ar cilvēkiem ikdienā? Pirmkārt, es esmu tā paudze, kas pirmie dabūja to šķirošanu skolās un kas gāja mājās, teica vecākiem, tagad būs tā. Bioloģiski atmetumi, un tad nebija šķirošana, tad būs tie pārējā atmetumi. Ko nē, mēs arī papīru šķirojām un jau aizgājām tādu. Jā, tas ir tas, ar ko mēs darām tagad un ko es arī darīšu nākotnē. Mēs mācīsim to jaunu, to kā uzvesties Pludmalē vai jebkur dabā, kur nevajag mēslot, ka vajag šķirot atkritumus, ka vajag ņemt līdz to foršo krūzīti, kas izskatās daudz stilīgāk nekā šis te. Un, gan burkāns, gan vienkārši cilvēcisks vārds. Burkāns un pātaga strādā. Bet es esmu tāds miermīlīgs cilvēks, es sākšu ar cilvēcisku vārdu un mēs visi esam kaut kādi zolīti cilvēki, es domāju. Ko tu teici? Tas nav jaunībā, ka gribas sākt ar cilvēcisku vārdu. Tagad pienāks, tā kā mans vecums, tad teiks, kur ir Kalašnikovs? Tāpēc mums ir arī sodi, un tāpēc tās zīmes arī te. Tālāk ir par 1000, cik tur tie sodi, par to, ka tu nometīs zemē to plasmas maisu. Sods var būt daļa no sistēmas. Man
bet tomēr grib, jo sodus mēdz apiet un visādi, bet lai tā sistēma ir tāda, ka ir ērti, lai man ir kur to izdarīt. Tad mēs uzliekam taromātus, tad lai viņi ir ērti, lai viņi ir ātrāki, lai tas strādā. Kaut kā gribas Es piebildīšu, klausieties, nē, ja jūs man jautājat, ko es gribu, es negribu, jā, pieņemsim, jūs man teikšu, bet kā tu redzētu nākotni, kā tu gribētu nākotni? Es gribētu tā, ka varētu ēst un nekad nepalikt rasnē, un es gribētu tērēt un pirkt un ņemties, man būtu nauda, un sūdu nebūtu, mēslu nebūtu, un viss būtu ok, un mēs dzīvotu perfektā, ideālā, skaistā pasaulē. Bet varbūt mums jāuzzīmē šī vīzija un to arī jāiet, jo mēs šobrīd tā kā savā putrā vāramies, tur viena mikroplasmas, bet mums jādomā globālāk, mums vajag, kā izdarīt, ka mēs varam visu? Bet tas taču būtu tik forši. Es zinu, kā man viens paziņa atbildēja, starp citu tieši tā kā minēja par to, ka, ka zinātnieki atrisinās visu piesūdoto, starp citu ar tieši precīzi tādu moto, gāzi grīdā. Es ēdu, cik varu, es pērku, cik varu, es vienkārši dzīvoju, nešķiroju un ne par ko neuztraucos, tāpēc kā atnāk zinātnieki. Vai tas, kas ir šobrīd pirms 20 gadiem mums rādījās vispār sapņos? Nē. Zinātnieki atrisinās, un tāpēc nekas nav jādara. Es zinu cilvēkus, kas ar šādu moto dzīvo, tas ir kādam, tas mums visiem ir. Tagad mums ir jau dialogs, es nedzīvoju ar tādu moto, es neatceros, kad es pēdējo reizi vispār esmu veikalā bijusi un kaut kādas drēbes sev nopirkus, paldies Dievam. Jā, bet es domāju, cik tas būtu forši tādā ideālā pasaulē, kad tie atkritumi, kas tagad ir atkritumi, finālā varbūt nebūtu atkritumi, viņi būtu ražot no kaut kā, kas ir atkal cita barības ķēde kaut kam. Es runāju par to, ka ne jau, ka tos mēslus savāktu zinātnieki, protams, ka ne, bet varbūt mēs ražotu produktus no kaut kā cita, kas būtu tas cikliskums, ja? Un es saku, ka mums, te ir runa ne par to, man nav gāzi grīdā. Un es arī nevaru ēst cik es gribu kaut gan, un man jādomā pēc tam par figuru, bet cik tas būtu forši, ja, ka tā pārtika būtu tāda, tik kvalitatīva un tik laba, ka mēs nepaliktu. Mēs neresnējam, vai ne? Mēs vienkārši neresnējam. Un mēs apēdam un uzreiz mums ir kaut kāds smadzenēs ieslēdz čips, 3 kilometri jānoskrien. Apēd, teiksim, kaut kādu beigt faršo pārtiku, un tev uzreiz čiks, un tev kājas pašas iet un skrien. Vai viss izšķīst un nepārvēršās taukos? Vienalga, bet iedomājies, tā ir zinātne. Tā ir zinātne, un es visu savu liktu uz tomēr zinātnieku kārtu. Jā, mums diskusija iekarst. Es vēl arī pateikšu par to piesūdošanu. Arī tāds savas pārdomas ātri mēģināšu īsumā, par to, ka mēs runājam par tām atkritumu tvertnēm, un dažreiz cilvēki tā pašsaprotam uzskata, ka atkritumu tvertnēm ir jābūt visur pie katras dabas tā, kas ir jāstāv atkritumu tvertnē. Es esmu tā kā protestants, kurš uzskata, ka tā nav jābūt, tāpēc, ka manā skatījumā, ka ko mēs atnesam, to mums jānes ir atpakaļ. Un tur, protams, atkal tālāk sākās viss tā aprits stāsts, bet par to atkritumu būšanu, jo es reiz arī uztaisīju savās sociālos tīklos tādu aptauju par to, vai cilvēki uzskata, ka atkritumu tvertnēm ir jābūt pie dabas parka durvīm, un liela daļa teica, ka jā, un pusi teica, ka nē. Bet tad, kad mēs par to sākām runāt, tad visi saprat, ka īstenībā pareizā atbilde ir nē, jo mums ir jānes mājās tās, citādāk tas viss principā aiziet, mums ir jātērē resursi, lai tur to miskastu uzturētu, mums ir jātērē resursi pēc tam, un jāglāb dzīvnieki, kur ir sarījušies kaut kāds mūsu atnestos sūdus, kur ir vienkārši tur vārnas ir izvazājušas viņus. Līdz ar to tad viss atkal tāpat nonāk dabā. Tas tā, bet es visu apklus tagad vēl... Nē, es gribēju pakomentēt, kā tas zinātnieks, kuram jāatnāk un jāizglāb pasauli. Ir pāris tādas skarbas lietas. Pirmkārt, par to glābšanu mums ir joprojām tā kā nacionālā mērogā diezgan švaki ir finansējumi zinātnē. Tas ir viens, neslēpšu, tā patiešām ir, un tas ir ļoti, ļoti skarbi, un pusē brīžiem darba laika liekas paiet domājot, kā mēs varam izdarīt efektīvāk, ekonomiskāk, un joprojām arī parādīt pasaulē, ka Latvijas zinātnieku sasniegumi ir vērā ņemami. Otrs ir, mums ir tā īpatnība, ka mums ir patiesībā sabiedrībā salīdzinoši zema uzticēšanās zinātniskiem atklājumiem. Jo arī strādājot un veidojot dažādus projektus par dažādiem inovatīviem risinājumiem, kā izvākt barības vielas, kā izvākt piesārņojumu, es bieži saskaros ar to, ka pirmā reakcija ir kaut kas jauns, mums grib kaut ko nodarīt sliktu. Tas ir kaut kas, kas patērē neliederīgi Eiropas fondu līdzekļus, un tur noteikti nekas labs nebūs, tā ir tāda kaut kāda krāpšana savā veidā. Atkal tie zinātnieki tikai grib iztērēt naudu, un beigās nekas tur nebūs.
Tā ir vēl viena tāda lieta, un savukārt ar plasmasu ir tā globālā problēma, jo, būsim reāli, Eiropa nav tas kontinents, kur patiesībā ir vislielākās samilzušās plasmasas problēmas. Ne tu, ne. Bet tas viss kaut kā līdz mums atnāk. Un, ja, piemēram, šogad no visām tām vietām, kuras esmu bijis lauku darbos, jo mēs strādājam ne tikai Latvijā, mums šobrīd ir diezgan daudz dažādu sadarbības projektu, mēs braukājam apkārt un apmācam arī citu valstu pētniekus, kā strādāt ar mikroplasmasu, jo tajā ziņā mums tomēr tiešām ir sanācis, ka pa šiem 6 gadiem laboratorija ļoti augusi un attīstījusies. Bet visvairāk plasmasas šogad pludmalē es redzēju vietā, kur dzīvo 4 lepsloči, 7 roņi un 2 brieži. Un tur nav cilvēku, bet tur ir daudz plasmasas. Un kāpēc? Tāpēc, ka tas viss tiek atnests no kaut kurienes. Un te sanāk tas apburtais loks, ja mēs to problēmu risinām lokāli, mēs varam būt ļoti izglītoti, mēs varam būt apzinīgi, mēs varam atteikties no komforta, mēs varam izgudrot kā. Tā ir jābūt globālai tādai sadarbībai un rīcībai, un tas varbūt arī iezīmē to mazliet to depresīvo noskaņu visā tajā, jo ir skaidrs, ka visi kontinenti neattīstās vienlīdz ātri, un tās zināšanas nav vienlīdz tādā līmenī, kā vajadzētu, un tas liels izaicinājums nākotnē. Bet sevišķi arī, piemēram, pēdējā laika šīs publikācijas par to, ka mikro- un nanoplasmas ir atrodama dažādās ķermeņa daļās, tā skaitā smadzenēs, plaušās, nierēs, un ir skaidrs, ka šī koncentrācija tikai pieaugs. Tāpēc jā, par to ir jādomā, par to ir jārunā, bet tie risinājumi, viņi nav vienkārši. Jā, paturpinot par mikroplasmas atrast arī mātes pienā un tā tālāk, un arvien vairāk un dziļāk tiek diskutēts arī par patiesību sakot tām sakām, par kurām mums pat šodien nesanāca laika parunāt, kas tad ir tas lielais ļaunums, ko mikroplasmas principā nodara vispār kopumam. Vai šobrīd kāds varbūt no klātesošiem mums ir tas brīdis, kad kāds var uzdot jautājumu vai kādu komentāru, ja nu gadījumā kāds ir, varbūt kāds no vietējiem iedzīvotājiem, varbūt kāds no kādiem tiem klausītājiem, speciālistiem, ja kādam ir kas sakāms, noteikti, tad šis ir tas brīdis, kad kaut ko var teikt. Ir kāds? Mums tikai jūra klusa blaku čuksta, ka tā ir svarīga, lai mēs par to rūpējamies, un tas, manuprāt, ir tas svarīgākais vēstījums, bet noslēdzot varbūt šo diskusijas, arī katram no jums gribētu lūgt, saprotot to, ko principā arī Vita ar savu komandu ir izdarījusi lielās telkas kontekstā un iedvesmojot cilvēks, tas, ko to Aiva sacīja, vai ne? Kas būtu tas, varbūt, kas būtu tie iedvesmas vārdi, ko arī jūs katrs gribētu varbūt pateikt šodien domājot, tādā iedzīvotāju ziņā un jūras kontekstā. Un, jā, kas būtu tas svarīgākais, ko jūs varbūt gribētu sacīt? Kurš sāks? Došu šoreiz tev. Vārds. Atklāt mūsu apli par iedvesmu. Klausiet glābējus, pirmoji, diezgan elementāri. Nemetiet to cigarešu izsmēķi, neņemiet tās plasmas pudeles līdzi. Dzīvojiet zaļi. Paldies, Roberts. Tā. Es nevajadzētu iet detaļās vienkārši. Tas jātur ir vienkārši. Bet jādomā par to vienkārši ikdienā, ir jāpievērš tam uzmanību, nevis vienkārši jāpaslīd garām tajā mirklī, kad mēs ejam. Tur es atgriežos atkal pie savas pamatskolas, ko es varētu teikt, un tad izdalīt tiem bērniem tās dalītās atpūtu vērtības mājās ar tiem vecākiem iekatuši. Paldies. Aiva? Man liekas, ka es gribētu pateikt katram klausītājam, ka tev ir vērtība. Vienalga, tas var būt tāds mazs darbiņš, maz lieta, tu ejot sēņot, tu savāc to vienu atkritumu. Tu ejot gar jūru arī kaut ko savāc, vai tu vienkārši kaut ko sliktu nedari. Un tam ir nozīme tai pasaules okeānā, jo vienkārši dažkārt šķiet, kāda jēga tam, ka es tur kaut ko izdarīšu, ja ir tik daudz problēmu. Bet patiesībā tas viss pilnīgi droši, ka kaut kur saskaitās kopā. Un es vienkārši gribu teikt, ka jā, tev ir nozīme tam, ko tu katru dienu izdari, un tas, lai tev vīras katru dienu. Un ja tu ar prieku ies pie citiem un ar savu šo ziņu arī par to, ko tu dari, tad tas ies tā kā sniegt amos, tā kā tas ūdens vilnis uz priekšu, pa visu pasauli. Jo
tā ir tā telpas pieredze. Nu, tad, kad es stāstu cilvēkiem, ka mūs tiešām visā pasaulē prasa, kā jūs to darat, sākumā neviens netic, jo tā ir tā mūsu pamata īpašība. Nu, nevar būt, ka mēs kaut ko labu protam. Mēs taču esam tik māziņi, mēs esam tur tādi. Nevar būt, ka mēs kaut ko labu protam izdarīt. Tad šī ir tiešām laba lieta, ko mēs protam. Tā kā vienkārši ticam sev un ejam uz priekšu. Rita? Nu, es gribētu pateikt, es nezinu, vai pēc tam neprasīsies stundu garš skaidrojums, es ceru, ka nē, ieraugiet, ja kā nu būs pareizi, nepamanīto. Mēs nepamanām bieži vien apkārtējo skaistumu, mēs nepamanām atkritumus, mēs kaut ko mēs rulējam pa dzīvi cauri un nepamanām, ak, Dievs, cik vienkārši mirkli, tu esi tik skaists, un davai šausmas. Nesagandēsim to visu. Mūsu dzīve, šīs planētas kniepadata, nano daļas kniepadata, nodzīvojam viņu skaistu un cik vien varam skaistu atstājam. Un tas nozīmē ieraudzīt nepamanīto skaistumu bieži vien. Nepamanīto piesārņojumu, ja? Un tajā pēc tam padomāt, ko es varu to izdarīt. Un droši vien tas būs tas stāsts ieraudzīt to nepamanīto. Uz visām pusēm, gan labo, gan slikto, gan dažādu. Ļoti, bet nevis skatīties, bet ieskatīties tajā, kas mums notiek apkārt. Jā, es kā apkaimju koordinators, tad, un arī tīri personīgi kā cilvēks visiem klātesošiem un ieteiktu aizdomāties, tīri darīt labu. Jā, darīt labu ar pārliecību, un tas labais summējās agrāk un vēlāk, ja no sākuma tas varbūt nav redzams, tad pēc kāda laika tas noteikti parādīsies. Un, protams, pirms pirkt kaut ko arī padomā par to visu, kas sasaucās to, ka tā skaitā aprites ekonomika, tiešām atkritumu piesārņo, un, protams, arī, ko atnes to aiznes. Tas ir gan pie jūras, šeit pludmale, bet jebkurā dabas teritorijā, principā, tāds princips, to es visiem varētu novēlēt. Pats pēc tā arī rīkojos pēc šiem principiem, kas man liekas būtu sveitīgi. Tad, kad es biju maza, tad mana mamma regulāri lika savākt rakstāmgaldu. Visu to, kas tur bija sarukšķināts, un viņa skaitīja tā kā mantru, ko es tagad arī skaitu saviem bērniem. Kārtība uz tavu rakstāmgaldu nozīmē kārtību tavā galdā. Nē, otrādi. Kārtība uz tev rakstām galva nozīmē kārtība tavā galvā. Jā. Un lielajai talkai tas, ka viņa ārkārtīgi īsā laikā satvina cilvēkus, kuriem ikdienā varbūt īsti pat nebūtu ko runāt, un nebūtu iemesli par ko runāt. Un tas bija iemesls, kāpēc institūts pirmo reizi piedalījās lielajā talkā šajā gadā, jo mēs mēģinājām uzrunāt vietējos iedzīvotājus un projektu ietveros, un mēs tur visādi. Mēs tur zīmējām grafikus, mēs tur stāstījām, tur skābeklis tā un šitā uzvedās, mēs vēl visu kaut ko darījām. Un tad mēs nolēmām, bet mēs varētu pamēģināt iesaistīties un izveidot šo punktu. Un tas mums patiesībā ļāva uzrunāt ļoti daudz cilvēkus un iedibināt ar viņiem kontaktus. Tā kā es gribētu novēlēt visiem tiem, kas vēl nav pamēģinājuši piedalīties lielajā telpā, pamēģiniet. Vienkārši interesi pēc, kāds ir tas terapeitiskais efekts tam visam. Mans novēlējums laikam būtu turēt sev tādu lakmus papīrīti ikdienas lietās izvēlēs un vienkārši notestēt, bet es esmu daļa no problēmas vai daļa no risinājuma. Burvīgi. Kā pusēs esmu? Jā, es vēl tūlīt arī došu vārdu Vitē vēlreiz, un pirms Vitē dodas arī no savas puses pateikšu, ka ja es solīju izstāstīt arī kādu stāstu par maniem piedzīvojumiem šeit, jo šī tiešām ir viena no manām mīļākajām pludmalēm, jo šī ir ārkārtīgi skaista. Un starp citu, tiem, kas aizraujas ūdens sports, tad tā ir tuvākā vieta Rīgai, kur var sērfot, jo mēs citreiz domājam, ka sērfot var tikai ārzemēs vai tikai Pāvilostā vai Liepājā, bet arī šeit to var darīt. Un šeit reiz sērfojot, es sērfoju, un tur mēdz būt visādi šajā pludmalē, bet un tad es redzu, ka man kaut kas nāk virsū ar to vilni, un tad es ieskatos, un es redzu, ka tas ir beigts ronis, tāds kārtīgs liels ronēns. Un es domāju, ak, Dievs, un tad es kaut kā ieniru iekšā, bet tad nākamajā reizē es domāju, kas te notiek šajā pludmalē. Es atbraucu atkal nākamajā reizē, un atkal es daru to pašu tur tālāk, nedaudz tajā vilnī. Un es arī sērfoju, un atkal nākots vilnis. Es pagriežu galvu, un es ieraugu, ka man nāk virsū televizors. Tāds, un es domāju, tas bija 3 reizes briesmīgāk nekā tas ronis, godīgi sakot. Es domāju, cik tas ir kaut kā tā
nu tā, es nezinu, seriāli, kuras strādāju, ņemot vērā, ka es esmu strādāju televīzijā, un man nāk virsū televizors un gāžās virsū ar to vilni. Bet tas noteikti man neatur iet jūrā, bet tas liek man aizdomāties par to, ka tas ronis nebija sapūšais tik baismīgs kāds televizors īstenībā, ka tā daba ir skaista ar to visu, kas notiek, kāda tā ir tajā jūrā, bet man arī sasaucoties ar to, varbūt, ko Vita sacīja par to novērtēšanu. Man šķiet, ka mums visiem ir vairāk tiešām jāskatās uz to skaisto, jo iemīlot skaisto, mēs arī iemācāmies kaut kā mīlēt to skaisto, un tad, kad mēs par kaut ko ļoti stipri mīlam, tad mēs negribam tam darīt pāri, un tāpēc arī domājot par vidi un dabu, man gribas, lai cilvēki mīl un patiešām saprot, ka viņi mīl un ka tā mīlestība ir dzīva, jo mīlot mēs kļūstam labāki. Un atbrauciet tiešām to saulēktu un saulrietu apskatieties šeit, jo tad, kad jūs domājat par saulrietēm, padomājiet to, ka dzīvē nekas nav bezgalīgs. Ir patiesībā sakot konkrēts skaits saulrietu, ko mēs savas dzīves laikā redzam, ja mēs tā padomājam. Un izbaudiet noteikti kādu reizi to saulrietu arī dzem šeit, un katru reizi, kas man arī šķiet būtiski pateikt paldies jūrai, vienalga, ko jūs šeit darītu. Vai jūs atnākt atpūsties, vai jūs atnākt vienkārši pastaigāties, paskriet par ko, vienkārši pateikt paldies par to, ka tā mums ir. Un Vita vēl gribēja sacīt arī noslēguma vārdus. Kristīne, nē, man tagad būs tev liels lūgums. Es tagad pateikšu, tā kā noreklamēšu vienu tautas pasākumu, jo ka visi saka, jā, un tev vēlreiz noslēguma vārds tikpat smūgs. Jo tā būs tātad tie, kas tiešām uzskata, ka viņi grib piedalīties talkā, mums 21. septembrī, ne šeit, no Carnikaus līdz Vecāķiem, tik sakot, visa tas krasts, un es aicinu visu pieslēgties, kurā posmā nu grib. Un tāpēc tam Vecāķos būs tā kā mazina tāda muzicēšana tas, un būs, manuprāt, kaut kas unikāls. Mēs skatīsimies Mocarta rekviemu jūras krastā uz LED ekrānu. Un manuprāt, tas tāpēc, lai cilvēki saprast, ka būs redzams tas rekviems. Tas ir koncerta ieraksts, kas savulaik tapa ar Ines Galānas tātad fondu un ar vidas aizsardzības ministriju, un tur filma, video pa jūru. Un es domāju, ka tas būs tiem, kas tie, kas var nepiedalīties talkā, viņi atnāk pastīties rekviem, jo, manuprāt, kaut kad jau mums rekviems visiem būs jādzied, ja? Tā tas ir dzīve, mēs te esam un te vairs neesam. Bet tas ir kā atgādinājums, momento mori, ja? Tūlīt par Kristīnu būs jāpasaka kaut kas gaišs, kad es aicinu tātad uz talku, izdaram, un pēc tam noklausamies rekviem, un pēc tam pasēžam un padomājam, kā mums tālāk dzīvot. Un tā ir Kristīna kaut ko gaišu. Pagaidām mums zēni jau prom no šīs pludmales. Man jāapsako, pat kurā datumā to bija? 21. septembris tā tad ir. Kaudzu? Nāciet lūdzu visi tie, kas jau mūs skatās šobrīd tiešādien, mēs jūs visiem sakam, nē, mēs pavēlam ierasties šodien šeit vienkārši, un tad piedzīvot to, par ko mēs runājām, par to saulrietu, pateikt jūrai paldies, pateikt dabai paldies, ka tas mums ir, un starp citu runāt par to talku, pamēģiniet vienkārši, jo atnākot un izdarot vienu kaut vai labu darbu, jūs jutīsieties krietni labāk. Tas ir vienkārši pierādīts. Darot labas lietas, cilvēki jūtas labāk. Un vai mēs visi gribam justies labāk? Mēs gribam justies labāk. Paldies visiem tiem, kas šajā dienā rūpējās par šo diskusiju. Paldies visiem tiem, kas atrada laiku šeit būt. Lai jums burvīgi šis vakars un brauciet šurp uz Daugavgrības pludmali noteikti un piedzīvot ārkārtīgi skaistus brīžus šovakar. Būs iespēja ieskatīties, ne tikai skatīties.